Tu lēnām izdedz, tu to jūti, tu strādā garas stundas diezgan, un atnākot mājās, tu nespēji vienkārši nomierināties. Tev galvā viss skrien, domas skrien, riteņi griežas, tev ir iekšā milzīga trauksme. Tu mēģini kaut kā nomierināties, iedzer bišķī, tur pačilo pirms gulētiešanas, varbūt pat zālīti uzpīpē, bet no rīta tu piecelies, un atkal nav enerģijas, un tev ir jāvalkas atpakaļ uz to pašu nīsto darbu. Un tu nesaproti, kas notiek. Tu darbus esi mainījis, nekas nemainās. Tu esi dzīvesvietas mainījis, apstākļus mainījis. Bet gadiem ejot, viss ir tas pats. Tu nesaproti, kas ir pa vainu. Redzi, tā vaina ir tā, ka tie ārēji apstākļi nav tie, kas izraisa tevī to milzīgo stresu. Viņi to pastiprina. Bet tas viss sākas no iekšienes. Neatrisinātās bērnības traumas, bailes un viss kaut kas tevī dzīvo, ko tu pat neesi apzinājies. Ja tu sāktu dziļi apzināties, tev vienkārši mute atplastos brīnumā no tā, kas tur iekšā ir mūsu pasaulē. Un tas ir tas, kas rada to trauksmes fonu. Un tad, protams, visi tie ārējie faktori, dzīve, darbs, sieva, tas un šitas, viņi pastiprina to. Bet ja tev tas iekšā viss nebūtu, tu jau standartā būtu stiprs un stabils. Vēlies uzzināt, kā to panākt, nāc pie manis.